4. Mūzus 10, 25 līdz 35. Tad sava karapulka karogu pacēla Dana cilts, lai noslēgtu visu karapulka gājienu ar saviem pulkiem, un to priekšgalā bija Ahiers, Amišadaja dēls. Tā Izraēla bērni cēlās pēc saviem pulkiem, un tie devās ceļā. Mēs dodamies ceļā uz to vietu, par ko tas kungs ir sacījis, es to jums došu. Nāc kopā ar mums, mēs tev palīdzēsim, jo tas kungs ir apsolījis labu darīt Izrēlam. Bet viņš atbildēja, es gan neiešu, jo es gribu iet tikai uz savu zemi un pie saviem radiem. Bet Mūzus viņam sacīja, neatstājies no mums, jo tāpēc, ka tu zini, kur mums tuksnesī ir jāapmetas, tu esi mūsu acs. Un notiks, ja tu iesi ar mums un mums nāks labums, ar ko tas kungs grib mūs svētīt, tad arī mēs tev varam dot kādu labumu. Un tie cēlās no tā kunga kalna 3 dienu gājumu, un tā kunga derības šķirsts tika tiem nests pa priekšu 3 dienu gājumā, lai izmeklētu viņam apmešanās vietu, un tā kunga mākonis bija pār viņiem dienā, kad tie no nometnes cēlās ceļam. Un notika, kad šķirsts tika nests, tad Mūzus sacīja, celies, kungs, lai tavi ienaidnieki tiek izklīdināti, un tie, kas tevi ienīst, lai bēg tava vaiga priekšā. 4. Mūzus 14.35. Es esmu tas kungs, patiesi, ko es runāju, to es arī darīšu. 15.2. Kad jūs nonāksiet tanī zemē, ko es jums gribu dot, lai jūs tur dzīvotu. 15.18. Kad jūs nonāksiet tai zemē, uz kurieni es jūs vedīšu, un kad jūs ēdīsiet tās zemes maizi. 5. Mūzus 1, 30 līdz 31. Tas kungs jūsu dievs, kas iet jums pa priekšu, viņš par jums karos, tāpat kā viņš, jums to pašiem redzot, jums ir palīdzējis Ēģiptē, un arī tuksnesī, kā jūs ar savām acīm to esat redzējuši. Tas kungs, jūsu dievs, jūs ir nesis, kā vīrs nes savu dēlu visos ceļos, kur vien jūs esat gājuši, tiekams jūs nonācāt šai zemē. 5. Mūzus 8, 7, 14. Jo tas kungs tavs dievs tevi vada uz labu zemi, uz zemi ar ūdens strautiem, avotiem un ūdeņiem, kas nāk no ielajām un kalniem, uz zemi, kur ir kvieši un mieži, vīna stādi un vīģu koki un granātu koki, uz olīvkoku zemi, kurā tek eļļa un medus, uz zemi, kur tev maizes būs gana, kur tev nekā netrūks, uz zemi, kuras akmeņos ir dzels un no kuras kalniem tu vari izsirst varu. Kad nu tu ēdīsi un būsi paēdis, tad teic to kungu savu dievu par to labo zemi, ko viņš tev ir devis. Sargies, ka tu neaizmirsti to kungu savu dievu, bet turi viņa baušlus, viņa tiesas un viņa likumus, ko es tev šodien pavēlu. Lai tad, kad tu būsi ēdis un paēdis un sev uzcēlis labus namus un tur dzīvosi, kad tavi vērši un tavi sīklopi būs vairojušies un tavs sudrabs un tavs zelts sāks pie tevis krāties, un viss, kas tev vien pieder, būs vairojies, lai tad tava sirds nelapojas un tu neaizmirsti to kungu savu dievu, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama, kas tevi ir vadījis plašā un briesmīgā tuksnesī, kur bija dzēlīgas čūskas un skorpioni un izkaltušas vietas bez ūdens, kurās mocīja slāpes. Kas tad priekš tevis lika izplūst ūdenim no cietās klints, kas ēdināja tevi tuksnesī ar mannu, ko tavi tēvi nebija pazinuši, lai viņš tevi pazemotu un tevi pārbaudītu, lai tev tavās tālākās dienās darītu labu. 5. Mūzus 9.1. Izraēl, tu šodien celsies pāri Jordānai, lai uzvarētu tautas, kas lielākas un stiprākas nekā tu, tāpat arī lielas un līdz pat debesīm nocietinātas pilsētas. 5. Mūzus 12.20. Kad tas kungs tavs dievs būs paplašinājis tavas robežas, kā viņš tev ir teicis, un tu sacīsi, kā es ēstu gaļu, tāpēc, ka tev pašam gribas ēst gaļu, tad tu vari ēst gaļu, cik vien tev tīk. 5. Mūzus 26.3. Un tev būs iet pie priestera, kas tanī laikā būs, un viņam sacīt, es šodien apliecinu tā kunga, tava dieva priekšā,
ka es esmu ienācis tanī zemē, ko tas kungs, mūsu tēvu Dievs, mūsu tēviem ir apsolījis ar zvērestu dot.